Sveiks, te Nikita Kellerman, un jau pēc 2 minūtēm jūs zināsiet, kā taisīt spēcīgas prezentācijas. Pirmkārt, jūs varat prezentēt. Pirms pavisam neilga laika es biju kautrīgs un nepašpārliecināts tīns, kurš nevarēja pat iedomāties, ka kļūs par vienu no pieprasītākajiem prezenteriem Latvijā. Arī jūs varat ļoti labi prezentēt. Viss, kas ir nepieciešams, ir izmantot pareizo prezentācijas konstrukciju un kompozīciju. Ar šādu prezentāciju jūs sajutīsiet, ka jūsu vārdiem ir liela nozīme, un tas ir viss, kas ir vajadzīgs, lai labi prezentētu. Otrais. Uzstādiet mērķi. Pastāstīt par sevi, vienkārši apspriest vairākas lietas un tā tālāk. Šādi izskatās prezentācijas bez mērķa. Un tādas ir ļoti garlaicīgi klausīties. Mērķis ir, ko jūs gribat, lai skatītājs izdara prezentācija beidzoties. Piemēram, aizpild anketu, piezvani pa telefonu, noslēdz līgumu un tā tālāk. Treškārt, nelieciet daudz teksta. Skatītāji jūtas apmulsuši, jo izlasīt visu tāpat nav iespējams. Jūs prezentējat un uzmanība ir jābūt uz jums. Jūsu slaidi tikai atbalsta jūsu domu gājienu. Izmantojiet bildes un plus tikai dažus vārdus, kā galvenās tēzes. Ceturtkārt, nelieciet tekstu uzreiz. Tagad neviens lūdzu nelasam to, ko es te uzrakstīju. Es no sākuma vēlējos jums to izstāstīt. Uzmanībai ir jābūt nokoncentrētai tieši uz jums. Tāpēc vispirms pasakiet kaut ko un tikai tad rādiet uz ekrānu. 5. Lieciet auditorijai piedzīvot un pārdzīvot. Ticēt nozīmē sajust. Ne skaitļi, ne grafiki, ne solījumi neļauj skatītājiem sajust jūsu ideju. Izmantojiet stāstus, kā būtu, ja būtu, lai jūsu prezentācijā ir kā Holivudas filmā. 6. Esiet skaidri, ko jūs šobrīd gribat pateikt. Dažiem slaidi sākās ar vienu, turpinās ar otru un beidzas ar pavisam kaut ko citu. Tā neviens neko neatcerēsies. Pēc katras izstāstītas koncepcijas iedodiet viena frāzi kopsavilkumu, ko jūs tikko pateicāt. Un 7. Esiet aktīvs vai aktīvā, prezentējot un arī ārpus prezentācijām. Tiem, kas strādā pārdošanā vai prezentē, profesionāli obligāti ir jātur savu ķermeni un prātu tonusā. Kā man reiz teica Jāzepa Mēdeņa muzikas skolas pedagoģe, dziedātājs, kas spēj aizkustināt, dzied ar visu ķermeni. Arī jums ir jāprezentē ar visu ķermeni. Prezentācijas, kuras es veidoju pēc šiem principiem, ļāva pārdot nekustamos īpašumus, ražošanas iekārtas, kā arī daudz un dažādus preces un pakalpojumus. Ja vēlēties zināt visu par prezentēšanu un prezentācijām, laipni lūdzam mani mājaslapā www.nikita.lv. Prezentējiet un esiet pasakaini bagāti!